Meklējam labu mācītāju grāmatiņa. Kā man liekas, ir kāds garšīgas lietiņas. Tur ir tas klasiskais mācītāja, tas formāts. Un arī apstāstīts tāds vairāk tas, bet man ļoti uzrunāja. Ir jau daudz lietas jau zināmas, bet forši, ka viņas var atgādināt. Bet tāds stiprākais, man liekas, kas tā forši ielikts tādā teikumā, tu nevari sludināt, ja tu neesi lūdzis par draudz cilvēkiem. Būtībā, jebkuram, kuram tu sludini, tev ir jābūt bijusi pirms tam lūkšana. Tas tāds, man liekas, laba prakse, labs tāds koncepts, jo tad arī par ienaidniekiem izrādās jālūdz un viss tā tālāk. Un tad ir daudz lietas, protams, par to iekšējo būtību, kad citreiz mēs darām, tāpēc, ka jādara, bet svarīgāk, ka tev ir tas saturs. Un vēl labi tādi akcenti par attiecībām, ne tik daudz profesionalitāti, kad cilvēku vairāk vērtēs tieši attiecības un to profesionalitāti ir forši, ja ir komplekss, bet ja nav, tad primāri būs attiecības. Ne? Un tas ir tāds, man liekas, ļoti kritisks. Un tad tur vairākas lietas izrakstīja. Īsumā tur diezgan foršas lietas. Un vēl tur grāmatas beigās ir diezgan par to, cik svarīgi īstenībā aiziet ciemos. Es to kādreiz arī priekš sevīm sapratu, ka es ļauju kādam atnāk pie maniem ciemos, ka tas jau ir labs rādītājs. Tā kā jau pirmkārt tu redzi to realitāti. Daudz ko var saprast, kas notiek cilvēkam un tā. Un tad tos akcents uz to pastorālo aprūpi, kad arī, ja tu ej ciemos, nevis vienkārši čupojies, bet ja tu ej kā mācītājs, ka tava funkcija ir tieši garīgais aspekts un likt uzsvaru uz to. Un tad tur ir vēl visādi forši tādi citātiņi, katram tur noteikti savs rezonēs, bet man patīk vairāk. Viens no tādiem ir mīlestība meklē risinājums, vienaldzība meklē attaisnojums, vai tur vēl kaut kāda. Bet kopumā ļoti viegli lasās, maza forša tādā sneka grāmatiņa, ko, ja tā, man liekas, ar pareizo attieksmi lasa, var labas lietas izlobīt un pār visam arī praktizēt. Un tad kopējā ainā arī tas, man liekas, tev palīdz, ja tu neesi mācītājs, bet lai tu būtu labs draudzes, tas dalībnieks, tad arī, man liekas, ja tu lasi ar tādu to konceptu, tad arī tu saproti to mācītāju garoziņas pusi, teiksim tā. Tā kā šalom, es sveitīts.